Interneta pārlūka adrešu laukā ievadi find.mr.beam.org un izveido savienojumu ar pieejamo Mr. Beam lāzergravētāju. Mr. Beam lāzergravētāja programmatūra atvērsies jaunā cilnē. Programmatūra tevi brīdinās par lāzerstara bīstamību un atgādinās, kas ir jāievēro, strādājot ar to. Uzklikšķini uz pogas I do fully understand and agree. Labajā pusē ir redzams darba laukums ar sagatavi, kurā tiks iegravēta saules zīme. Klikšķini uz pogas File. Šajā piemērā saules zīme jau ir augšupielādēta bibliotēkā. Atliek to tik izvēlēties, vai arī, klikšķinot uz Upload, izvēlies to no sava datora. Rasta grafikas saules zīme ir jāpārvieto uz sagatavi. Klikšķinot uz tās un ar peli to pārvietojot. Ar bultiņām saules zīmi var palielināt vai samazināt. Un, ja nepieciešams, tad ar līko bultiņu attēlu var rotēt, lai tā būtu paralēli sagatavis malām. Pie parametra Object Height ieraksti, cik biezs ir materiāls. Tad klikšķini uz Laser. Programmatūra lūgs apstiprināt, ka lāzers ir nokalibrēts. Šajā piemērā tas ir izdarīts, tāpēc var klikšķināt uz It's Focused. Izvēlies, kāds ir sagatavis materiāls. Šajā piemērā tas ir bērzas aplāksnis. Pēc tam atzīmē parametros, ka izvēlētājs saules zīmes attēls ir tikai jāiegravē. Engrave only. Tad klikšķini uz Start. Programmatūra uzģenerēs G-kodu, kas dos informāciju lāzergravētājam, kā un cik ilgi saules zīmi gravēt sagatavē. Atliek tikai Mr. Beam lāzergravierī nospiest starta pogu, lai sāktu gravēšanu. Šeit var redzēt, cik ilgi lāzergravēšana notiks un cik ilgs laiks jau ir pagājis. Arī tiešsaistē iespējams sekot līdzi, kur lāzerstars atrodas. Šādā veidā ar lāzergravētāju var gan dekorēt, gan arī izgatavot dizaina priekšmetus. Apsveicu! Saules zīme ir iegravēta!